Vecs Subārs. Tās bija tas iemesls. 22-gadīgs Subārs, ar kuru es braukāju katru dienu 100 km. Un es biju piekusis no tā, ka man bija baigi jāremontē tā mašīna. Un man radās problēma to, ka man viņš bija vairāk servisā, nekā es viņu izmantoju. Un tad man ģimenē ir vēl viena mašīna, ar kur sieva braukā. Un tu sanāca, ka es tā īsti uz darbu nevarēju tikt. Vai nu sieva gāja kājām, bērni pa lietu un sniegu gāja, tipināja, kā nu tur mācēja. Ja? Un es braucu ar ģimenes mašīnu, vai nu es braucu ar vilcienu kaut kā, ja, uz darbu. Es dzīvoju Tukumā, man jābrauc uz Piņķiem. Ja? Es esmu pavārs. Man ir jābūt darbā laikā, es nevaru kavēt. Ja? Un, protams, es gribētu apgāzt visus mītus par to, ka tikai biezie, teiksim tā nosacīti, turīgi cilvēki var braukt ar elektromobīļiem. Ja? Es esmu 4 bērnu tēvs, es neesmu absolūti turīgs. Ja? Bet man ir elektromobīls, un par to es esmu ļoti priecīgs, jo ir ļoti lēti braukt. Es ļoti lēti pārvietojos no punkta A līdz punktam B, esmu principā kā ideālākais transporta līdzeklis, ja? Nekā labāka man nav bijis manā dzīvē. Pa visiem 1000% sev attaisnoju, tas biržas pieslēgums, smieklīgi, ja? Es pa nulīti lādēju, klausies, pa nulīti es meklēju stundas, štepselēju pa nulīti un braucu, Es maksāju tikai tos 5 centus par to piegādi elektrībai, ja? Par tiem kilovatiem man sanāk, es teikšu tā, zem eiro tas sotaks, ja? Un man ir katru dienu sotaks, katru dienu es nobraucu 100 km. No septembra es nobraucu 22 000. Okay. Man būtu Subāram 2 reizes eļas jāmaina jau, ja? Un viss filtri un vēl nezinu, kas vēl būtu jānomaina. Bet es šim neko neesmu mainījis. Es nopirku paklājiņus viņam ieliku jau uz. Nopirku 37 000, ja? Viņa pilnīgi kā jauna. Smarža vēl pēc tās fabrikas, rūpnīcas, tās smaržas, ja? Ja es varu nopirkt elektromobīli, kas ir lietots, it kā lietots, ja? Ar 37 000, bet viņš ir 3 reizes lētāks, jo viņš maksāja pār pa 40. Es nopirku pa 18. Kur es vēl nebūšu ieguvējis, ja? Ja cilvēks brauc vismaz 100 km dienā, ja? Labi, 150, ja? Arī ziemā, ja tu brauc, un tas ir, man liekas, visideālākais variants braukt ar elektromobīli. Protams, es arī neesmu lādējis nevienu reizi publiskajā, ja? Jo man ir, es dzīvoju dzīvoklī, ja? Es arī esmu no tiem, kurš nedzīvo privātu mājā, man nav privātu mājas. Bet es esmu novilcis 30 metru kabeli no sava skaitītāja pa šahtiņu, caur pagrabu, ārā, pie stāvvietas man ir stabiņš ar savu lādētāju. Man arī ir 7-vietīgais šarāns, ja, dīzels, diemžēl jau 12 gadi. Es viņu labprāt nomainītu pret jaunu elektromobīlīti ar 30 000 nobraukumu. Labprāt, tiešām.